Sveiciens vasarā! Ir labs laiks, spīd saulīt, un mums visiem kārojās ko atspirdzinoši. Un tāpēc mums šodien galdā ir Chianti Prosecco dzirkstošais itāļu baltvīns. Chianti Prosecco savā nokrāsā ir gaiši dzeltenā salmu krāsā, viņam piemīt zaļo ābolu un ziedu aromāts. Vīns pagatavots izmantojot Glera šķirnes vīnogas, to pasniedz atdzesēt, un tas lieliski sadar kopā ar dažādiem desertiem, aperitīviem un sieriem. Šodien mēs pagatavosim krāsnī ceptas bumbierus ar brie sieru un pistācijām, kas lieliski sadarēs kopā ar šo vīnu. Sākumā izcepsim krāsnī bumbierus, nedaudz noglazēsim viņus ar medus sinepju mērcīti, un tad pieķersimies pistācijām, tās nedaudz apgrauzdēsim, piecepsim klāt sēnītes un liksim krāsnī kopā ar brie sieru. Ar bumbieriem esam tikuši galā, viņi ir noglazēti medus sinepju mērcītē, un mēs viņus sūtam cepties uz 20 minūtēm cepeškrāsnī 220 grādos. Kamēr bumbieri gatavojas, ķersimies klāt pārējām sastāvdaļām. Apcepsim sēnītes, apgrauzdēsim pistācijas, tad to visu nobeigsim ar izkusušu brie sieru uz mūsu gatavajiem bumbieriem. Esam gandrīz galā. Viss, kas ir atlicis, ir ielikt krāsnī šos te bumbierus ar brie sieru un sagaidīt, kad siers izkūst apmēram līdz minūtei. Mūsu krāsnī ceptie bumbieri ar brie sieru un pistācijām ir gatavi. Laiks nogaršot. Priekā!